tava psihe jutīsies vislabāk, ja tu būsi nomierinājies un priecīgs. Jebkurš iekšējais konflikts tavai psihei rada diskomforta sajūtu, paņem ļoti daudz enerģijas un, kā rezultātā visām citām darbībām, tavai psihei nepaliek daudz enerģijas, informācijas apstrādēji un rezultatīvai funkcionēšanai. Tādēļ ir ļoti, ļoti svarīgi parūpēties, lai tava psihe ir līdzsvarā. Un šajā sakarībā pirmām kārtām aicinu uz terapiju ar mani. Man ir metodes, neirolingvistiskās programmēšanas metodes, ko izmanto arī psihologi un psihiatri. Šī metode ir pārprasta, jo neviens jau tā īsti nesaka, ka izmanto šīs metodes, bet tās ir tik rezultatīvas, jo strādā tieši ar psihi, kā mūsu smadzenes uztver informāciju, uzglabā informāciju un apstrādā informāciju. Psihologi dara citu lietu, psihiatri dara citu lietu, kouči arī dara citu lietu. Bet neirolingvistiskā programmēšana nodarbojas tieši ar šo, kā mēs esam uztvēruši kaut kādu informāciju, esam uztvēruši viņu sāpīgi, esam noglabājuši viņu sāpīgajā vietā, un tā mēs turpinam pa dzīvi staigāt sāpīgi un sāpoši. Tāpēc aicinu, nāciet, nebaidieties, tas nav sāpīgi, 1,5 stunda apmēram, nāciet pamēģiniet. Būsiet priecīgi, smadzenes būs dīvaini priecīgas. Tie, kas ir bijuši pie manis uz sesiju, ir tieši to atzīmējuši, ka pēc sesijas ir dīvaini, aizdomīgi, priecīgs noskaņojums. Un nav nekādas hipnozes, nekā, ir vienkārši darbs ar smadzeņu darbību. Lūk, bet īsais, ātrais sevis pašsajūtas uzlabošanas scenārijs ir man tieši aiz muguras. Mazi krāsaini riņķīši uzlabo cilvēka pašsajūtu. Un tajā brīdī, kad tu jūties stresains, noraizējies, kaut kādā nenormālā diskomfortā, pazīmē aplīšus. Un viņi var būt arī maziņi. Galvenais, lai tava roka fiksē to apaļo kustību, jo tas uzreiz aizies uz tavām smadzenēm, un smadzenēm pateiks, jā, viss ir kārtībā, viss ir forši nomierinies. Tā kā, man ir vesela siena.